ir ritīgi lielais prieks jūs visus šovakar redzēt, kaut gan es gaismā šobrīd nevienu neredzu, bet man ir prieks jūs vien katru šovakar šeit redzēt. Jā, jūs varētu pieņemt visas brīvās vietas šeit, arī šeit priekšā. Un noteikti paņemiet visu garšīgo metro tēju, jo ārā ir diezgan drēgns, tā kā mums vajag sasildīties. Jā, sasildiet savas rokas. Jā, un visu ķermeni, visu vēderu. Tā. Kā jau zināms, varbūt dažai nav zināms, mūsu šīs dienas tēma ir lūkšana. Un mēs ar Evitu izdomājām, ka mums radās tāda interese, cik tad lūkšana ir Bībelē. Un jā, mēs vienu sestdienas dienu izdomājām, ka mēs ņemsim Bībeli un tad saskaitīsim, cik tad daudz lūkšana ir Bībelē. Un jā, es aicinu, ka jūs paņemt arī tagad savas Bībeles un izskaitīt, cik daudz lūkšana ir Bībelē. Un tam, kurš pateiks vispareizāko skaitu, tam būs kāda balviņa arī. Nē, jums ir 5 minūtes laika, lai izskatītu, cik daudz lūkšana ir Bībelē. Laiks iet. Nē, cik daudz lūkšanu? Jā, cik daudz lūkšanu ir Bībelē. Nu, es ceru, ka jums ir diezgan raiti, un jūs jau esat līdz kādai pusē tikuši, vai ne? Jā, esat izskaitījuši, ne? Jā, laiks iet uz beigām. Nu, es domāju, ka pietiks jau. Jā, pietiks. Es domāju, ka kādam noteikti jau ir atbilde. Jā, cik? Nē, būs mazliet mazāk. Par daudz. Nu, jau tuvāk. Bet pat maz. Cik? Kurš? Nē, es kaut kur citai pareizi atbildi. Es arī. Vēl mazliet tuvāk. Jā, kas pateica pareizi? Hei, uzvarētāji lūdzu nāc uz balvas. Mums šodien balviņā kāda liela, skaista saulīte. Jā, kaut kas ļoti veselīgs šajā augstajā laikā. Jā, un tāda apsveic uzvarētājs. Jā. Šovakar mums bija paredzēts, ka piedalās mums vadīs Rihards Rudzis, bet viņam notika kāda nelaime un viņam sadega mašīna. Es domāju, ka mēs varētu arī par viņu lūgt. Jā, un tāpēc mūsu pielūgsmē šodien vadīs Valters. Jā, un mēs aicinām arī Valteru šeit priekšā. Un Dieva vārdu mums runās Kārlis. Tā kā priecājieties par šo vakaru un tiešām klausieties uzmanīgi. Jā. Es atvainojos. Es sāku skanēt. Jā, mums arī ir labi. Ok. Nē, bet nopietni, kā jums iet? Ok, tātad. Es jums fiks iemācīšu kaut ko. Pieceļamies kājās. Tad, kad es saku, jā. Good evening, everybody. How are you today? Tad es pasaku, let me hear you say, nu tikai ātrāk. Un jūs sakat, ok, all right, oh yeah. Ja? Gatavs? Ok, ja, ok, all right, oh yeah. Tā, ja, tas būs. Tad es tā teikšu, good evening, everybody. How are you today? Let me hear you say, oh. Okay, all right. One more time. Come on, cilvēki. Jūs tik mākat angļu valodu. Vismaz ok, jūs zināt, ko nozīmē. Tas ir internacionāls vārds. Ok. Good evening, everybody. How are you today? Let me hear you say. Seriously. Vēl vienreiz. Es tevi dzirdēju vienu cilvēku ļoti skaļi. Tur dzirdēju Kārli, tāpēc viņš stāvis tuvāk. Un tu aizmuguri vispār tikai. Tā pa nopietnā. Vēl pēdējo reizi. Good evening, everybody. How are you today? Let me hear you. Beidzot. Seriously. Ok, labi. Jūs varat apsēsties. Vai arī gribat palikt stāvot kājās?
Jo mēs slavēsim kopā. Oi! Baigi traks skan. Labi, piedodiet. Tā, zvans pie durvīm nakts vidū. Jums malku vajag? Nē. No rīta viss pamostās, skatās malks vajag nav. Kāds saprata, kāds nē. Labs jods. Tūlīt tad. Vēl vien joku. Šitais gadu bišķi garāks. Bet es nepaspēšu izstāstīt. Ok. Vai tu glābēju, tu zini, es dzirdējis, tu, ka debesīs kāds mājo, tu, ka daudz mums atdevis. Vai par glābēju tu zini, ka mīlestību esi dzirdējis, tu, ka debesīs kāds mājo, tu, ka daudz mums atdevis. Mīlestību tu devi, tagad atdod sevi, man rādi ceļu. Jēzu, tu esi mans draugs, vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Vai par glābēju tu zini, par mīlestību esi dzirdējis, tu, ka debesīs kāds mājo, tu, ka daudz mums atdevis. Vai par glābēju tu zini, par mīlestību esi dzirdējis, tu, ka debesīs kāds mājo, tu, ka daudz mums atdevis. Mīlestību tu devi, tagad atdod sevi, man rādi ceļu. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs. Nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs. Nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs. Nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs, nekas to neizmainīs. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būsi tu. Mans draugs ir labākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr
tu, mans draugs vislabākais. Jēzu, tu esi mans draugs, un vienmēr būs tu, mans draugs vislabākais. Tavā tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbāle. Tavā tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbāle. Tavā tuvumā sadzirdu balsi, kura tuvāk tev sauc. Tavā tuvumā atnākot, liekais aizmirstas un izbāle. Tavā tuvumā sadzirdu balsi, kura tuvāk tev sauc. Tava balss kā neviena citā mierina un iedrošina. Tava balss kā neviena citā dziedina un atbrīvo. Tavā tuvumā saņēmu to, pēc kā tik ļoti ilgojos. Tavā tuvumā nebīstos, jo tu mani nekad nepārmet. Tavā tuvumā saņēmu to, pēc kā tik ļoti ilgojos. Tavā tuvumā nebīstos, jo tu mani nekad nepārmet. Tavā balss kā neviena citā mierina un iedrošina. Tavā balss kā neviena citā mierina un atbrīvo. Tavā balss kā neviena citā mierina un iedrošina. Tavā balss kā neviena citā dziedina un atbrīvo. Atbrīvo tavu sirdī pazīt. Atbrīvo tavu prieku izpildīt. Atbrīvo tavu sirdī pazīt. Atbrīvo tavu prieku izpildīt.
Dievs, Kungs, es lūdzu, lai tiešām mēs izbaudam to, ko Tu mums esi devis, Dievs. Kungs, vienalga, kāda ir mūzika, Dievs, vienalga, kā mēs dziedam paši, Dievs, vienalga, kādas ir mūsu situācijas, Dievs, lai mēs izjūtam to, Dievs, kā Tu mūs atbrīvos. Kā Tu māc mums iepazīt Tavu sirdi, Dievs. Kā Tu mums māc izbaudīt Tavu prieku, Dievs. Lai mēs varam iepazīt Tevu vairāk ar katru dienu, Kungs. Dievs, lai mēs saucam, ka Tu atbrīvo, jo tā ir, Dievs. Dievs, lai mēs saucam, ka Tu nekad mūs neatstāji. Lai mēs saucam par to, ka Tu esi tas, kurš mums dod prieku, lai Tu esi tas, kurš dod mums spēku. Vienalga, cik mēs stipri vai vāji jūtos, Dievs. Lai mēs ejam pie Tevis un mēs meklējam visu to, kas mums nepieciešams. Es zinu, ka Tu vari grūti apzināties, Kungs, ka arī es savā dzīvē bieži vien domāju, ka man jāmeklē lietas citur, nevis pie Tevis. Vienalga, vai tās ir problēmas attiecībās, Kungs, vai problēmas ģimenē, problēmas darbos, skolā, Kungs. Mēs tik bieži aizmirstam, ka patiesībā pēc tās palīdzības mums jāmeklē pirms pie Tevis, Dievs. Un nebūs viegli. Es zinu, ka nebūs viegli. Bet tāpēc Tu mums esi. Tāpēc Tu mums esi, ka mēs varam iet ar Tevi kopā visām dzīves situācijām. Dievs, tāpēc mēs saucam, lai Tu mūs atbrīvo no katras lietas, Dievs, lai Tu atbrīvo no katras lietas, kas traucē piedzīvot Tevi, Dievs. Piedzīvot Tevi tā patiesi. Lai Tu mums atklāji jaunas lietas šajā brīdī, Dievs. Lai Tu atklāji jaunas lietas šajā brīnišķīgajā dienā, ko Tu esi mums devis. Lai arī bieži vien neliekās tā, ka tā būtu brīnišķīgi dēļ kaut kādiem lietus, dēļ sliktiem laikapstākļiem, Dievs. Bet es ticu, ka Tu katru dienu veidos tādai, kādai viņai ir jābūt. Ja ir jābūt lieta brīnišķīgi, ja ir jābūt saulē brīnišķīgi, Dievs. Māc mums izbaudīt katru dienu, Dievs. Atbrīvo Tavu sirdi iepazīt. Atbrīvo Tavu prieku izbaudīt. Atbrīvo Tavu sirdi iepazīt.
kliegt vajadzētu, lai sadzirdu tevi, vai klusi čustu ar tevi, vai parādi dusmas, lai noticētu un paklausītu tevi, vai kliegt vajadzētu, lai sadzirdu tevi, vai klusi čustu ar tevi, vai parādi dusmas, lai noticētu un paklausītu tevi. Tēvs māci lūgt sirdī šādi paštaisnām. Tēvs māci lūgt patiesām pret tevi būt. Vai notiekam visu, lai dotu tev tavu daļu, kas pieder tev. Vai laust mani ceļos, lai pārzemīgs kļūtu un paklausītu tev. Tēvs māci lūgt sirdī šādi paštaisnām. Tēvs māci lūgt patiesām pret tevi būt. Tēvs māci lūgt sirdī šādi paštaisnām. Māci lūgt sirdī šādi paštaisnām. Tēvs māci lūgt patiesām pret tevi būt. Tēvs māci lūgt sirdī šādi paštaisnām. Tēvs māci lūgt patiesām pret tevi būt. Debes Tēvs, es lūdzu, ka šajā vakarā Dievs patiesi Tu māci mūs no savu vārdu. Gars, ka Tu runā uz mūsu sirdīm un Tu palīdz mums saprast, kas ir lūgšana. Palīdz mums saprast, kas ir ticība, kas ir nepieciešams, lai mūsu sirds varētu būt atvērta Tavā priekšā. Un palīdz mums ne tikai saprast, zināt, bet šodien arī izdarīt kādu izvēli. Palīdz mums arī piedzīvot lūgšanu savā ikdienā.
izdzīvot lūgšanu tur, kur mēs esam, tad, kad mēs neesam baznīcā. Un Dievs, mums ir vajadzīgs Tavs gars, kas mums māca, kas mums pamudina, kas mums atgādina. Dievs, un mums vajag saprast Tavu vārdu, lai mēs zinātu, ko mēs lūdzam, ko mēs pielūdzam, ko mēs meklējam. Kungs, Jēzus, lūdzu, ka šajā vakarā tas ir par Tevi. Es lūdzu, Kungs, ka Tu nāc un runā. Kungs, ka Tu atklāji sevi. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Es gribu pateikt paldies mūziķiem par jūsu gatavību kalpot un būt vienmēr gatavi. Kāda šodien tēma ir? Kāda? Lūgšana. Tā ir tiem latviešiem. Hokeja laukumā skaļākiem, baznīcās klusākiem. Pirms mēs ķeramies klāt tam, ko Dieva vārds mums māca, es gribu uzdot vienkārši jautājumus. Un jums nav jāatbild no sirds dziļumiem, nav visiem jāstāstī, jūs neieties ērti, bet es gribētu dzirdēt kādas lietas, ko jūs vēlaties savā dzīvē. Ko jūs sagaidat no Dieva vai ko jūs gribētu. Piemērs, bet reālas lietas, kā teicu, tām nav jābūt no sirds dziļumiem. Piemēram, mašīna. Labi, vēl. Jūs taču kaut ko vēlaties, noteikti. Māju. Vēl. Sunīt. Sunīts. Tas ir pie mājas. Bet vēl kāds lietas nopietni. Veselība. Teica topošajā ārstē. Naudiņa. Linda naudiņa. Naudiņa. Ko vēl? Gudrība. Tā ir lieta, ko lūdzu pasaulē gudrākais vīrs. Mīlestība. Ko tad? Prieku vairumā. Vēl kādas lietas, ko jūs sagaidat, ko jūs gribētu redzēt, ka Dievs dara? Vai kas notiek šajā pasaulē? Mieru. Mieru no kaimiņiem, mieru Afganistānā. Vēl. Sievu. Labi, neapbežosim meiteni. Meitenes to skaļi nesaka. Bērns. Es arī gribu bērnu. Ieraudzīt drīz. Vēl? Taču ir jābūt vēl lietām, ko jūs vēlaties. Nekautrēties. Ceļojumu. Ok, vēl? Ko? Labu darbu. Labu darbu, ne tikai darbu. Labi. Veiksmi.
Vēl divas lietas, kad mēs sāksim. Kažo. Okay. Kaut kādu kruto? Tu domā, ka būs barga ziema? Vai nu barga ziema, vai nu puiši, kuriem patīk kažoki. Ok, vēl viena lieta. Vēl viena lieta, ko jūs vēlaties. Pabeig bakalu. Es drīkst rakīt izglītību. Īsāk negarbu. Ok. Mēs esam gatavi sākt. Es aicinu, ka mēs varam atvērt kopā Jākaba vēstuli. Jākaba vēstuli, tas ir tur nedaudz uz Bībeles beigām. Pēc vēstules ebrejiem, ja ne jums uzšķirās vēstule ebrejiem, šķiriet uz priekšu. Jākaba vēstule 4. nodaļa. Ja kādam nav līdzi savu Bībeli, jūs noteikti jau pamanījāt uz soliem stāvu. Un man ir diezgan maz, bet diezgan daudz rakstīts. Respektīvi, diezgan maz rakstīts, diezgan daudz ieskatīsimies un mēs diezgan raiti centīsimies ietam cauri. Visu laiku, visu, ko es saku, paturiet prātā, ka mēs runājam šodien par lūgšanu. Tieši tā. Tātad Jākaba vēstule 4. nodaļa no 1. līdz 8. pantam. No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat un jums nav. Jūs slakavojat un skaužat un nevarat iegūt. Jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Laulības pārkāpēja cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku? Jeb vai jums šķiet, ka raksta velti saka, uz skaudību nesas tas gars, kas mūsos mājo? Toties viņš dod lielāku žēlstību. Tādēļ raksta saka, Dievs stājas pretim lepniem, bet pazemīgiem dod žēlstību. Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam un viņš bēgs no jums. Tuvojieties Dievam, tad viņš tosies jums, šķīstiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Ko Dieva vārds saka? Kāpēc mums nav kādas no šīm lietām? Kāpēc mums nav? Kas bija tas pirmais? Jums nav, jo jūs nelūdzat. Ok. Jo jūs nelūdzat. Kā jums liekas, ja lūgsim, tad mēs dabūsim? Ja ar ļaunu sirdi. Par ļaunu sirdi mēs vēl nonāksim. Bet kā jums liekas, ja mēs lūgsim? Tas pirmais solis, vai principā tas nav solis, tad tā ir tā vieta, kur mēs nelūdzam. Ja. Es nezinu, man liekas, ka mēs visi esam atradušies šajā vietā kaut kad savā dzīvē, kad mēs nekad neesam lūguši. Ja. Es gan atceros, ka es bērnībā nepazīstu Dievu lūdzu, bet tās parasti bija tādas dusmīgas lūgšanas. Es parasti lamājos par to, ka man kaut kas nav vai kaut kas nenotiek tā, kā es gribētu. Un jautājums, vai ja mēs sāktu lūgt? Lūgt vispār, lūgt vairāk, vai tas garantē to, ka mēs dabūsim? Nē? Varbūt tomēr. Atvērsim Marka evaņģēliju 11. nodaļu. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa. 20. līdz 24. pantam. Marka evaņģēlijas 11. nodaļa no 20. līdz 24. pantam. Un rīt agrumā garām iedami tie redzēja to vīdes koku nokaltuši no pašām saknēm. Un Pēters atminējies Jēzum sacīja, mācītāji, redzi, tas vīdes koks, ko tu esi nolādējis, ir nokalts. Un Jēzus atbildēja tiem saka, ticiet uz Dievu. Jo patiesi es jums saku, ja kas šim kalnam sacīs celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdam, lūgsiet, ticiet, ka jūs dabūsiet, tad tas jums notiks.
Tātad mums nav, jo mēs nelūdzam, vai mums būs, ja mēs lūgsim? Varbūt. Kas jādara, lai mums tiešām būtu? Jātic. Ok. Ko nozīmē ticēt? Nešaubīties, ka tas notiks. Okay. Ebrejiem 11. nodaļa, 1. pants. Ticība ir stipra paļaušanās uz lietām, ko nevar redzēt, kas vēl nav. Labi. Bet tur ir interesanti viena lieta, un es nezinu, vai jūs lasot pamanījāt. Pirms viņš saka, ticiet, ka tas notiks. Viņš saka kaut kādu vēl. 22. pantā viņš saka, ticiet uz Dievu. Ticiet uz Dievu. Mums reizēm liekas, ka ticība, mums vajadzīga, mums nav, jo mēs nelūdzam, un lai kaut ko dabūtu, mums vajag lūgt, un lai lūgtu, mums vajag ticību. Un tad citreiz ir tā, ka mums liekas, ka mēs ļoti, ļoti saspiedīsim rokas kulkos, aizmiegsim acis, cik vien varam, tad tā būs. Jums ir bērnībā tā bijis, kad aiztais acis, sakrampējās, un es ļoti gribu. Ir kas tā darīs? Jā, es neesmu vienīgais, paldies. Vai tā ir ticība? Savā veidā ir? Jā. Ticība tā lietā, vai arī tā ir tajā brīdī, kad tu tā tu tā tici, vai tu mēģini kaut ko tā kā izspiest? Nē, es domāju, bet lai panāk, ka notikt, cerēt, ilgoties. Bet, ja mēs definējam ticību, ka tā ir stipra paļaušanās uz lietām, kas notiks. Jā, un tie ir bērni, kas parasti tā dara. Bet pareizībā mēs savā dzīvē bieži vien darām tieši tāpat. Varbūt mēs fiziski kā nē, bet par kādu lietu, varbūt kādu no šīm, mēs tā ļoti vēlamies. Varbūt mēs aiztaisim acis un domājam, ja es tā sakoncentrēšos par to, un tā, tad Dievs man dos. Tā nav. Tā nav ticība, par kuru runā Dieva vārds. Un paskatīsimies, par kādu ticību runā Dieva vārds. Atvērsim Jāņa evaņģēlija 14. nodaļu. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa, 12. pants. Jāņa evaņģēlija 14. nodaļa, 12. pants. Patiesi, patiesi es jums saku, kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko es daru, un vēl lielāks par tiem darīs, jo es noeju pie Tēva. Kas man tic, tas dara tos darbus, ko es daru, un darīs vēl lielākus darbus. Es noteikti kaut kur būsiet dzirdējuši šo ticības savienojumu ar darbiem, ne? Redziet, ticība, tas, ko Jēzus mums nāca, nav tikai stipra vēlēšanās. Bet ticība ir saistīta ar mūsu darbiem. Ja es saku, kas man tic, tas dara un darīs. Ok, paskatīsimies tādu tipisko raksturvietu par ticību un darbiem, ko droši vien būsiet dzirdējuši. Kāds varbūt zina arī, kur es gribu atvērt? Jēkaba? Kur? Jēkaba vēstule 2. nodaļa. Jēkaba vēstule 2. nodaļa no 20. līdz 23. pantam. Tur patiesībā ir raksturvieta plašāk, kur runā par ticību darbiem, bet ir ļoti svarīgi ieraudzīt šo piemēru. Jūs visi esat dzirdējuši par Ābrahamu, ne? Ir kāds, kurš nezina, kas ir Ābrahams? Ļoti labi. Viņu sauc par ticības tēvu. 20. pants. Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēks, ka ticība bez darbiem nedzīvo? Ābrahams, mūsu tēvs, vai ne no darbiem viņš tapa taisnots, ziedodams Īzāku savu dēlu uz altāru? Tu redzi, ka ticība ir līdzdarbojusies viņu darbiem, un tā darbojas ticība ir tapus pilnīga. Un ir piepildīti raksti, kas saka, Ābrahams ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Un viņš tika nosaukts Dieva draugs.
Ok, kurš man var atrast pretrunu 21. un 23. pantam? Pretrunu 21. un 23. pantā tikko izlasījām. Bībelē ir pretrunas. Kā tu uzdrīksties? Pamanījāt? Ok, ko 21. pants saka? Viņš tik taisnās no darbiem. Labi. Ko 23. pants saka? Un tas, viņš ticēja, un tā bija viņa taisnība. 21. saka, viņš tika taisnāts no darbiem, un 23. pants saka, viņš ticēja, un tā bija viņa taisnība. Kāds kādreiz bija par to aizdomājies? Nu, kā tā var? Viens pants saka, viens pa vidu, un tad viens saka pilnīgi pretējo. Ja mēs redzam, ka patiesībā tas ir viens un tas pats. Tas ir viens un tas pats. Un Dieva vārds vairākās vietās mēs nespējam atraut šīs divas lietas. Mēs nespējam atraut ticību no darbiem. Ja. Citos vārdos tu varētu pateikt, ka šī ticība, šie darbi ir dzīve, kā tu dzīvo. Tu vari ticēt, tu vari ļoti vēlēties. Bet ja tu tā nedzīvo attiecīgi tam, kam tu tici, tas nozīmē, ka tavu ticība nedzīvo. Dieva vārds saka, ticība bez darbiem nedzīvo. Ticība bez darbiem nevar pastāvēt. Kas ir šī ticība? Kā jums liekas? Ir kāda nojausma? Turpināsim skatīties. Atvērsim atpakaļ Jāņa evaņģēliju 14. nodaļu. Paturam prātā ticību. Jāņa evaņģēlijas 14. nodaļa 13. un 14. pants. Un visu, ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ko jūs lūgsit manā vārdā, to es darīšu. Baigi atslēga, ne? Tātad mums nav, jo mēs nelūdzam. Ja mēs lūgsim, vai mēs dabūsim? Ja mēs lūgsim, vai mēs dabūsim? Ja mēs lūgsim, vai mēs dabūsim? Ja ticībā. Okay. Tātad mums vajag ticību, lai lūgtu un dabūtu, ja? Bet ko mēs tikko izlasījām, ko vēl mums vajag? Jēzus vārdā. Okay. Labi, tu jau vispār. Paceļ roku tas, kurš savās lūkšanās visbiežāk, varbūt nevienmēr, visbiežāk noslēdz lūkšanu ar tādu frāzi Jēzus Kristus vārdā Āmen. Vai tava dārgā dēla Jēzus vārdā Āmen. Kāpēc jūs tā darat? Tāpēc, kad mācītājs tā dara. Kāpēc mācītājs tā dara? Tāpēc, kad pagājušā gadsimtā mācītāji tā darīja. Kāpēc viņi tā darīja? Ziniet to stāstu par to asiņojošu degunu? Ja? Kur stāv viens cilvēks, viņam asiņo degunu, viņš blēņš griestos. Pienāk viens tāds mugurs, kurš tur skatās. Nostājās un skatās. Pienāk trešais, viņi skatās, es arī skatīšos. Pienāk ceturtais, tā pēc tam pienāk apkopēs, kas tev? Deguns asiņo. Un mums jādomā. Mums ir jādomā tāda vienkārša lieta. Bet kāpēc? Kāpēc tu to dari? Kāpēc es to daru? Un es domāju, ka šeit ir atbilde. Šeit ir atbilde, ja Jēzus saka, lūdziet manā vārdā. Jā, un tad tā tāda slepenā formula. Viss. Aizmirstiet par ticību. Nevajag ticību. Galvenais izkopē, Jēzu dod man mašīnu. Ja tavā vārdā, āmen. Viss. Elementāri. Lūkšana atslēga. Lūkšanas atslēga. Easy. Vai ne? Wrong.
Kāds zina, kas ir rakstīts Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa 1. pants? Iesākumā bija vārds. Skaļāk. Droši. Iesākumā, labi, atveram visi Jāņa evaņģēlija 1. nodaļa, 1. pantu. Jāņa evaņģēlijas 1. nodaļa, 1. pants. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Vārds, sevišķi ebreju kultūrā, vārds bija ļoti nozīmīgs. Tas ne tikai bija vārds, lai var atšķirt Jānīti no Pēterīša un Anninu no Laurīnas, bet vārds tas bija kaut kas, kas parāda cilvēku būtību, kas viņš ir, tas viņu raksturo. Un mēs bieži vien lasām Bībelē par to, kā Dievs noteica kādu vārdu likt. Dievs noteica, kāds šis cilvēks būs. Un vārds, kad es paskatījos tos iespējamos tulkojumus, vārds viens ir, ka tu vienkārši norādi, tas ir Jānis, tas ir Pēters, bet otrs, ebreju kultūrā, ka vārds raksturo visu to. Ja es saku, ka Jēzus vārdā, ja nevis tagad pēc nosaukums Jēzus, bet visa viņa būtība, visu, kas viņš ir, vārds ietver visu cilvēku. Tas norāda uz cilvēku kopumā. Ja es saku, es pazīstu Mārtiņu, pēc tā, kas ir rakstīts Bībelē. Ja es saku, es pazīstu Mārtiņu, tas nenozīmē, ka es zinu tikai viņu vārdu, bet ka es viņu pazīstu, ka es zinu kaut ko vairāk. Un tāpat šeit ir domāts par to manā vārdā. Kas ir šis vārds mūsdienā? Kur mēs viņu varam sastapt? Kur mēs varam saprast to, ko šis vārds satur sevī? Kur, man dārgie draugi? Halleluja! Es domāju, ka mums šitā lieta. Dieva vārds. Tas ir vārds. Kaut kādā paradoxālā veidā, ja mēs varam to iedomāties, tad es turu rokās Jēzu. Jā, tas ir varbūt nedaudz ķecerīgi tā teikt. Bet vārds tapa miesa, vārds mājoja mūsu vidū. Vārds bija pie Dieva. Tas ir vārds. Dieva vārds. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs Bībelē mācāmies par to, kas ir Jēzus. Mēs Bībelē mācāmies par to, kas ir Dievs. Ko nozīmē, kas ir viņa būtība. Baigi sarežģīt, ne? Sākumā vienkārši, jums nav, jo jūs nelūdzat, nu tad vajag palūgt. Ne, Kristīna, vajag palūgt. Kristīna teica, viņai nepatīk teikt palūgt. Vajag lūgt. Jums nav, jo jūs nelūdzat. Tā tad vajag lūgt. Lai lūgt, vajag ticību. Lai dabūtu, vajag bez ticības vēl lūgt Jēzus vārdā. Kas ir Jēzus vārds? Bībelē. Baigi kompleks, ne? Jūs tiekat līdzi? Jā. Ja kādam kādi jautājumi, droši celiet roku jautājumu. Es pateikšu, kur atrast internetā. Es pajaukāju. Atvērsim atpakaļ Jākabu vēstuli. Izlasīsim beidzot, kas tur par to ļauno sirdī. Jākabu vēstuli 4. nodaļa 3. pants. Jūs lūdzat un nedabūnat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Pāc vēl kaut kas. Vajag lūgt, vajag ticību, vajag Bībeli zināt, un tagad vēl vajag kaut kas ar sirdi nav kārtībā. Un tur teikts ļauna sirds. Paceliet roku, kur no jums domā, ka jums ir ļauna sirds. Okay. Drosmīgi. Bet šī ļauna sirds angļu valodā, ja paskatās, un es skatījos English Standard version, tur ir nepareiza sirds. Tur nav minēts ļauna sirds.
Un ja pastāst grieķu valodā, tad šis vārds ir tulkots arī kā ne tikai nepareiz, bet slims. Un tikai kā pēdējais skaidrojums ir minēts ļaunums, ko latvieši ir paņēmuši. Latvieši ir patīkami. Pat tiešu ņemsim hardkorā vissmagāko, ko var paņemt. Bet Dieva vārds saka, jūs nedabūnat, jo jūs ar nepareizu sirdi lūdzat. Slimu sirdi. Un ko tas nozīmē? Kā mēs varam dabūt pareizu sirdi? Kā mēs varam savu sirdi izārstēt? Kā mēs varam zināt, kas ir pareiza sirds? Kas ir tā mēroga? Kas tam? Jā, Bībeli lasam, to mēs noskaidrojam iepriekš. Bet Jēzus. Žēl, ka nav Rihards Rudzis. Tiešām žēl īstenībā un turiet viņa aizlūkšanās. Grūta diena viņam, bet skolā viņš parasti uzdod kādu jautājumu, taču pirmā viņš saka Jēzus. Ja nav kāds jautājums, viņš saka Jēzus. Bet tā ir taisnība, Jēzus. Pareiza sirds, mēs varētu lietot terminu noskaņota sirds. Psalmos ir teicis, noskaņoja savu sirdi, lai tā Dievu bīstas. Noskaņot sirds. Saskaņot ar ko? Ar Dievu. Sirds ir tas, kas raksturo mūsu visu būtību. Bībelē, kad runā par sirdi, tur runā par cilvēku pilnu būtību. Drīz tāpat kā par vārdu. Un sirds ir tas, no kurienes nāk, tā kā mēs runājam, ja? Es mīlu tevi no visas sirds. Tad sirds ir saistīta ar attiecībām, un tās ir attiecības ar Dievu. Lai mēs dabūtu pareizu sirdi, viņai ir jābūt pareizai Dievu priekšā. Viņai ir jābūt noskaņotai, viņai jābūt saskaņotai ar Dievu sirdi. Un tas ir tā ir mana sirds, tā ir Dieva sirds. Bīskaps jau zina, man ko es rādīšu. Atceriet? Jā. Un viņai ir jāsapas ar Dievu sirdi. Un nesapas. Pareiza sirds ir tāda sirds, kas sapas ar Dievu sirdi. Kā mēs varam dabūt pareizu sirdi? Kā mēs varam dabūt pareizi sirdi? Jau uz ielas tā nākt kāds jaunietis pretiem, pieņemsim, viņš kaut ko dzirdējis, kaut ko zina, viņš saka, es gribu būt ar Dievu, es gribu attiecības ar Dievu, es gribu būt pareizs viņu priekšā. Ko man darīt? Lūdzu, las Bībeli, aizies baznīcu, noliec secību. Ko man darīt? Kas cilvēkam ir jādara? Kas ir nepieciešams, lai dabūtu šo pareizo sirdi? Vai mūsu sirds jebkad reāli varētu saskanēt ar Dievu sirdi? Kas ir nepieciešams? Jēzus. Ir nepieciešams uzticēties Jēzum, ir nepieciešams paļauties uz viņu upuri. Mums ir jāatgriežas pie krusta. Mums ir jāatgriežas pie tā, ka Kristus nomira par maniem grēkiem. Kad Kristus Dievu priekšā aizstāja manu sirdi, man nepareizo ļauno slimo sirdi, viņš ir man jāatgriežas pie Kristus. Pats. Mums nav, jo mēs nelūdzam. Mums vajag lūgt, lai lūgt mums vajag ticību, lai lūgt mums vajag lūgt Dievu Jēzus vārdā. Jēzus vārds nozīmē Dievu vārds, un mums ir tas jāstudē. Mums vēl jābūt pareiziem ar Dievu. Sarežģīti? Sarežģīti? Vai tas tikai izklausās sarežģīti?
Tad, kad tu lūgsi, labi, iesim no otra gala. Tad, kad tev būs attiecības ar Kristu, tev ir, iespējams tev nav, varbūt tu esi ceļā uz to. Un šīs ir lietas, ko jūs visi kopā salikāt. Un katram no mums viņas ir dažādas. Un es tagad neteikšu, kuras ir pareizās, kuras nav. Jo nav tāda pareizo un nepareizo. Bet tad, kad tu šo sarakstu aiznes Jēzus priekšā, lūgšana, lai lūgtu, tev vajadzīgs Jēzus. Iespējams, ka pusi no tā saraksta vienkārši automātiski pazūd. Iedomājies, ka tu esi Jēzus priekšā, tu ar viņu sarunājies, un par ko tu ar viņu runājies? Vai tu sāksi ar mašīnu, māju un sunīti? Tās ir labas lietas, es nesaku, ka nav. Ejam vēl atpakaļ Dieva vārds. Tad, kad tu lasi Dieva vārdu, skaties, kā tava dzīve var būt pielāgot Dieva vārdam. Iespējams, ka vēl kādas lietas no tā atkritīs. Varbūt ieraudzīs, ka kādas no viņām patiesībā ir nenozīmīgas. Varbūt ieraudzīs, ka kādas, kuras tev likās nenozīmīgas vai nemaz nav šajā sarakstā, ir baigi svarīgas. Varbūt tev ir jālūdz pēc pavisam kaut kā citu, pēc kaut kā, kas šeit nav. Un ticība. Mēs lasījām tic uz Dievu, ka tev ir šī paļaušanās uz Dievu, ka Viņš nodrošinās iespējams atkal. Kaut kas tev neliksies būtisks, kaut kas būs otršķirīgs. Bet kaut ko jau tu varbūt uztvers, kā tu jau to esi dabūjis. Iepazīstot Kristu, varbūt šis būs tavs ikdienas sastāvdaļa. Principā tam vajadzētu būt, jo Kristus saka, mieru es jums dodu, mieru es jums atstāju. Prieks, pazīstot Kristu, tam vajadzētu būt mūsu dzīves sastāvdaļai. Veiksmi vispār nav kristīgs vārds, jo tikai Dieva svētība. Es jokoju. Mīlestība. Ja tu pavadi laiku ar Kristu, tev vajadzētu piedzīvot mīlestību. Ja tu esi Kristus draudzē, tev vajadzētu piedzīvot mīlestību. Ja tu esi šeit un tu nepiedzīvo mīlestību, piedod. Tas nozīmē, ka mēs pārējie nedaram savu darbu. Tā ir skaitā arī es. Ja tu esi šeit un nepiedzīvo mīlestību, kaut kādā veidā atsūti man e-pastu. Nopietni. Redziet, tās ir lietas, kuras ir svarīgas lūkšanai, kuras mums ir jādomā. Ir cilvēki, kas saka, lūkšana ir vienkārši saruna ar Dievu. Jā, no vienas puses. Bet mēs visbiežāk lūkšanai pieejam kā tādai petīcijai vai pieprasījumam. Ar sārakstu, ar kaut ko, ko mēs sagaidām. Un liela daļa no tā īstenībā Dievam neinteresē. Viņš saka, māja, ja tev vajadzēs, es došu. Pagaidām man liekas, ka tu tīri labi izteici savā 5 stabu dzīvoklī. Vecrīgā. Paskatīsimies vēlreiz Jākaba vēstulē 4. nodaļā, 7. un 8. pantā. Manas lūkšanas vai mācītāja lūkšanas vai kāda cita cilvēka lūkšanas nav nekas pārāks. Mūsu savienojums ar Dievu ir pilnīgi vienāds. Tajā virzienā. Bieži vien man problēmas ar atpakaļ virzienu ir. Bet jā, tas, ko es gribēju pateikt, vienkārši jūs jūtat, ka jums vajag aizlūgt. Nekaunieties, nekautrēties, nebaidieties. Aizlūdziet viens par otru. Atbalstam viens otru. Varbūt citreiz mums vajag kādu cilvēku, lai viņš mums ausēs. Man liekas, ka tu atkal pārāk daudz ņemies ar to savu iPhone 5. Nevajag tev. Ja vajadzēs, Dievs dos. Sarunāts? Lai Dievs palīdz, ka mēs varam dzīties pēc viņa. Tikai viņa žēlstībā, protams. Viņš ir tas, kurš mums dod spēku, bet paldies Dievam, ka viņš to ir apsolījis. Viņš to ir apsolījis un svētais gars mājo katrā no mums. Mums šis spēks ir pieejams. Lūgsim Dievu. Mīļais debes Tēvs, es pateicos, ka Tu esi
to visu tā labi izplānojis. Tas nebija viegli priekš tevis, Jēzu, bet tu nāci un nomiri par mums pie krusta, lai mēs varētu dzīties pēc tevis. Svētais Gars, varbūt mēs reizēm tevi atstumjam malā, bet paldies, ka tu nāci un nāji mūsu. Paldies, ka tu esi mums pieejams, paldies, ka mums ir tas pats spēks, kas uzcēla Jēzu no miroņiem. Mīļais Debes Tēvs, es lūdzu par sevi. Es lūdzu piedod man, ka tik daudzas reizes, arī šodien, arī vakar, un varbūt arī rīt, manas acis tiek vērstas uz daudzām citām lietām, nevis uz tevi. Piedod, ka es zūdos, ka es pārdzīvoju, ka es uztraucos, ka man nav miera, ka es neesmu apmierināts ar to, ko tu man esi devis. Piedod, ka tā vietā, lai pavadītu laiku ar tevi, es uztraucos par tā, kas man nav. Un es lūdzu par katru. Sirds nav taisna, tavs sirds ir slima. Stājies pretī vēlnam. Stājies pretī tam, ko viņš šajā dzīvē piedāvā. Kārdinājumiem, lietām, kas novērš tavu uzmanību. Stājies tam pretī. Un tur nesaka bēdz no tām vai ignorē tām, bet stājies pretī ar mugurkaulu. Viņš saka, ja tev būs Dievs, un tu nostāsies pretī vēlnam, ko Bībele saka? Kas tur ir teikts? Viņš bēgs. Ja tu esi ar Dievu, un tu stājies pretī vēlnam, viņš bēgs no tevis. Ja tu tuvosies Dievam, tas nozīmē burtiski to, ka ja tu esi šeit savā dzīvē, kur tev uzbrūk grēks, kur tev ir dažādas lietas, viņš pagriez tam muguru. Nē, pretī Dievam. Tuvojies Dievam, viņš tuvosies tev. Tas ir tas, ko mums māca Dieva vārds. Tad, kad jūs lūdzat Dievu, ja tas ir tāds tā ir tāda sastāvdaļa no tavas ikdienas. Lūkšana nav kaut kāda metode. Lūkšana nav kaut kāds instruments. Patiesībā lūkšana ir dzīvesveids. Un latviešu valodā, diemžēl, mums ir šis vārds lūkšana, kas asociējās ar kaut ko, ka mēs lūdzam, ka mēs prasam. Mums nav atsevišķs vārds, kas aprakstītu šo. Bet tas ir komplekss. Tā ir tuvošanās Dievam caur attiecībām, caur ticību un paļaušanos uz viņu, caur viņa vārdu studēšanu. Tā ir lūkšana. Tā ir lūkšana. Tas ir tas, ko tu izsaki, tas, ko tu dari, tas, kā tu dzīvo. Tas, kā tu klausies uz Dievu, tas, kā tu mācies par viņu, tā viss ir lūkšana. Tā nav tikai tas, ko tu izsaki ar vārdiem. Un tas viss ir nepieciešams, lai mēs varētu pienākt pie Dieva. Es teicu, ka varbūt nedaudz haotiski, bet es ceru, ka jūs saprotat. Es ceru, ka Svētais Gars runā uz jums. Un ir kāda lieta, kāds izaicinājums. Kāda praktiska lieta, ko es gribu censties jums palīdzēt. Un arī sevi izaicināt. Vai jūs zināt, ka Jēzus visbiežāk lūdz Dievu? Kur? Kur? Kalnā. Tieši tā. Kalnā. Teiksim šeit. Augšā kaut kur, ja? Kalns. Nesanāk smuki. Sniegs varbūt, nezinu. Šeit. Tā nav galva, tas ir vienkārši punkts kalna augšā. Teiksim, ka tā ir tā vieta, tas tā lūkšana, tas pats augstākais, kur mēs varam būt. Un es gribu piedāvāt 4
vienkāršs, es nesaku viegls, vienkāršs pakāpiens. Te būs ground zero, ja? 1, 2, tā cik ir? 1, 2, 3, augšu. Kaut kā tā, ja? Padaudz. Un mēs katrs savā dzīvē esam kaut kur šajā kalnā. Savās lūkšana attiecībās ar Dievu, visu, ko mēs runājam, mūsu ticību, mūsu Bībeles studijas. Mēs kaut kur esam. Un šeit apakšā, kur nav nekā, ir tie cilvēki, kur nelūdz nemaz. Vai lūdz tikai tad, kad ir kāda baigā vajadzība, vai tā ļoti šādi tādi īsti nevar zināt, kāda un tā. Un es dažreiz tāds esmu. Un es zinu, ka kāda no jums tāda ir. Mums ir tāda perioda, ka es esmu bijis tāds. Un tas nav nekas teoloģisks, to jūs Bībelē neatradīsiet. Tas ir veids, kā es redzu, kā tas man palīdzēt tuvoties Dievam. Un nākamais pakāpiens, es to saucu par 10 minūtēm. Kur es biju ļoti pārsteigts. Es satiku dzīvē kādu ļoti gudru sirmu mācītājus, un man bija gods un tulkot. Un viņš runāja par nodošanos Kristum, viņš runāja par to, ka mēs pavadam viņu laiku, mēs iepazīstam, un es viņu tulkoju, un es izlieku visu ārā, un es pēc prediķa saku, zinu, mācītāji, man ir baigi grūti. Viņš saka, kāpēc? Es saku, tāpēc, ka tas, ko es tulkoju, nav tas, ko es izdzīvoju. Tajā laikā es biju tāds, kaut kad lūdzu un lasu un kaut ko, kad vajag, vai kad baznīcā esmu, vai kaut ko tā domāju, bet man nebija tāds regulārs, man nebija nekas pie kā pieķerties. Man nebija teikt, ka man ir šī atsauce. Es satiekos ar Jēzu, es mēģinu viņam tuvoties. Nebija. Viņš teica, kurš tikko bija sludinājis par to, ka mums saka, rītīgi pavadīt laiku ar Dievu un nodoties viņam tā, viņš saka, piecelies no rīta pirmās 10 minūtes vēl Dievam. Es gaidīju, ka viņš man liek močis, kā tu vispār vari domāt stundu vakarā, stundu no rīta, vēl pusdienas neēdēju, lūdzu. Es domāju, viņš pēc tās prediķa man tā likās, viņš saka, nomierinies, take it easy. Pirmās 10 minūtes no savas dzīves veltu Dievam. Pēdējās 10 minūtes, pirmās 10 minūtes no savas dienas dzīves. Un pēdējās 10 minūtes no savas dienas veltu Dievam. Paceliet roku, kuriem tas liekas iespējams. Okay. Man liekas diezgan praktiski un vienkārši. Ne? Pamosties no rīta, vienkārši pielūdz Dievu. Meklē, lasi Dievu vārdu. Vakarā pirms gulēties 10 minūtes. Nākamais pakāpiens, ko es nosaucu par pladu. Kāds zina, ko nozīmē pladu? Personiskais laiks ar Dievu. Tas ir pakāpiens, un tur nebūs noteikts kaut kāds daudzums, bet tas ir nākamais pakāpiens, kur tu zini, ka tev ir kāds noteikts lielāks daudzums laika atvēlēts reizi dienā, reizi nedēļā, 2 reizes nedēļā, reizi mēnesī. Ja. Tas ir atkarīgs no tevis un kā Dieva gars tev vada. Bet tas ir laiks, ko tu pavadi ar Dievu personiski. Nevis no rīta ceļoties un vakarā iet gulēt, nevis kaut kur pa ceļam, kas starp citu arī ir ļoti labi. Tad, kad es ar kājām eju uz skolu, es lūdzu Dievu. Un es zinu, ka tas nav personisks laiks ar Dievu, jo es eju pa ceļam. Tas ir tā, starp citu, kamēr man ir laiks, davai pakļāpājumi. Bet tas vienalga ir labi. Tas ir labi, labāk nekā nelūgt vispār. Un bieži vien Dievs man lielas lietas atklāja, un es nezinu, kāpēc viņš ir tik žēlīgs par mani. Bet personīgais laiks ar Dievu ir tas, ka tu nodali atsevišķu laiku no savas dzīves, no sava grafika aizņemtā. Tu nodali un velti to laiku Dievam. Un šis pakāpiens, kas bija domāts tā kā augšējais, bet es nepareiz uzzīmēju, un es to saukšu par sabatu. Un nejauciet ar vecās derības vārdu sabats, kas nozīmē 7. nedēļas diena, kad ir jāatpūšās. Tas ir no turienes ņemts, bet teoloģijas. Tā nav teoloģija, ko es tagad rakstu, ja? Un tas ir laiks, kuru tu vari veltīt pilnībā Dievam. Piemēram, 1 dienu mēnesī izslēdz telefonu, aizbrauc
ziemā, es nezinu, kaut kur, ja, vasarā aizbrauc pie jūras, izēju parkā, pastaigājies, apsēdies. Tā ir vesela diena. Tas nav, labi, parkā varbūt vesela diena, bet tas nav personīgais laiks ar Dievu, piemēram, kādu stundu. Tas ir vairāk, ka tu esi gatavs atslēgties no visa, doties pie Dieva, klausīties viņu, lasīt viņu vārdu, studēt. Kā jums liekas, tas ir iespējams? Piemēram, reizi mēnesī, vienu dienu vienkārši atslēgties un aizbraukt. Ir iespējams? Pats ar roku liekas, ka ir iespējams. Viņš mazāk nekā 10 minūtes. Okay? Bet tā ir tas. Tie ir tādi 4 soļi, ko es piedāvāju. Un tagad Oskars un Mārtiņa izdalīsim lapiņas. Un es aicinu, ka Valters un nāk priekšā. Oskars un Mārtiņa izdalīsim mums mazas lapiņas. Un tās lapiņas ir tikai priekš jums. Personīgi priekš jums. Un es gribu, lai jūs uz lapiņas uzrakstiet, kur jūs esat šajā kalnā. Paši izvērtējiet. Un jūs varat būt kaut kur pa vidu. Nu, it kā man ir tas laiks no rīta vakarā, dažreiz ir arī tāds vairāk laiks. Izvērtējiet, kur jūs esat šajos pakāpienos. Cik augstu kalnā jūs esat uzkāpuši. Mēs citreiz visi noslīdam lejā, ir ok. Bet šobrīd priekš sevis vienkārši izvērtē un atzīmē. Atzīmē, kur tu esi. Varbūt tu esi tas, kurš pie ēdienu reizēm var būt šādi tādi, tad, kad kāju sasit vai kāda traģēdija notiek tuvāk šeit. Un tas izaicinājums ir spērt vienu pakāpienu uz augšu. Es nezinu, ko tas priekš tevis nozīmē, bet izaicinājums ir spērt vienu pakāpienu uz priekšu. Ja tu lūdzi šādi, ja tu būsi gatavs, un 10 minūtes tas tikai piemērs, tās varbūt 5, tās varbūt 15, tā varbūt pusstunda, bet vai tu esi gatavs no rīta pavadīt laiku ar Dievu? Vienkārši veltīt viņam tās dažas minūtes, viņam vienam, aizlūgt par dienu, sagatavoties vai vakarā pateikties. Vislabāk abas. Varbūt dienas vidū kaut kur. Vai tas gatavs? Ja tu jau to dari, ja tev sajūt, ka jā, es dzīvē patiesībā jau esmu vismaz tuvu tam, vai tu esi gatavs savā nedēļas kalendārā atrast kādu laiku Dievam un vienīgi viņam? Kad stunda, varbūt 2, varbūt mazāk, atkal tas ir atkarīgs no tevis, kur tu visu var atlikt malā. Kur tu vari pagriezt muguru pasaules iekārēm, pasaules lietām, kas novērš to uzmanību, pagriezt muguru vēlnam un tuvoties Dievam. Un ja tu jau to dari, es tevi izaicinu, es tur neesmu. Es uzreiz pasaku, es tur neesmu, es tur gribētu būt. Ka man ir šis laiks un uzreiz mēnesī, kad es varu pazust, izslēgt savu telefonu, vienkārši būt ar Dievu. Nevis gulēt kaut kur un atpūsties tādā ziņā, ka bezrūpībā, bet būt ar Dievu. Varbūt gulēt un klausīties, ko viņš man saka. Varbūt lasīt kādu grāmatu, varbūt lasīt Bībeli. Varbūt, ja tu esi muzikāls, tas nozīmē, ka tu vienkārši spēlē. Nezinu. Bet mans izaicinājums ir pakāpies vienu pakāpienu augstāk. Vienu pakāpienu augstāk. Tās viss ir iespējams lietas, nav tik sarežģīti. Un dziesmas laikā uzraksti, kur tu esi. Priekš sevis uzraksti, kur tu esi. Un kas ir tas pakāpiens, kur tu gribi būt? Priekš sevis uzraksti. Pēc tam var izmest, aplaist, var ielikt kabatā, ielikt makā, dari, ko gribi. Bet uzraksti. Lūksim Dievu. Mīļais debes Tēvs, es Tev pateicos par Tavu vārdu, kas mums atklāja tik daudz dažādas lietas. Jēzus, es pateicos par Tavu upuri, kas vispār mums dod pieeja pie Tevis. Ka mēs varam būt Tavu bērni, ka mēs varam Tevi iepazīt. Kungs, Jēzus, lūdzu, ka mēs būtu cilvēki, kas dzīvo attiecīgi tam, ko mēs sludinām. Ka mēs būtu cilvēki, kas izdzīvo savu ticību. Ka
Kad cilvēki redzētu mūsu darbus, mūsu ikdienas darbus un teikt, jā, viņam ir ticība. Un Jēzus, kad caur to visu mēs varētu tuvoties Tev. Mēs varētu uzgriezt muguru pasaulē. Pirms tādā vienrūpībā var uzgriezt, netiekties pēc tām lietām, bet tiekties pēc Tevis. Meklēt Tevi, tuvoties Tev, un ja kāda lieta mums ir vajadzīga, vai tā ir māja, vai mašīna, vai miers, vai prieks, ka mēs zinām, ka Tavā vārdā mēs to varam lūgt. Ka mēs redzam Bībelē, ka tas nav pret Tavu gribu, ka mēs zinām, pazīstam Tevi un zinām, ka Tev ir labas domas par mums, ka Tu gribi mums labu, mīļais Dievs. Debes Tēvs, lai Tavs gars turpin uz mums runāt. Ne tikai tagad vakarā dziesmas laikā, bet arī, kad dodamies prom, ka mēs varam pārdomāt par to, kur mēs esam šajā lūkšana kalnā, kur mēs esam mūsu ticības dzīvē, mūsu Dievu vārdu izpratnes ziņā, kur mēs esam mūsu attiecībās ar Tevi. Vai mēs lūdzam? Kungs, Jēzus, ka Tavs svētais gars var nākt uzrādīt mums un arī nākt un pārveidot mums. Tas ir par Tevi, tas ir no Tevis, tas ir uz Tevi. Mēs meklējam Tevi, Kungs, jo Tu esi vajadzīgs. Jēzus, lūdzu, palīdz man spērt šos pakāpienus uz augšu. Paldies Tev, Jēzu. Amen. Šķīstītu sirdi dāvā, esmu no Tevis novērsies. Nomeldu ceļiem, glāb mūs. Esmu es tālu maldījies. Šķīstītu sirdi dāvā. Esmu es tālu maldījies. Nomaldu ceļiem, glāb mūs. Esmu es tālu maldījies. Šķīstītu sirdi dāvā.
Esmu no tevis novērsījā. Nomaldu ceļiem, glāb mūs, glāb mūs. Esmu es tavu maldījies. Apžēlojies. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Mīlestībā mūs veido. Lauskums un dari jaunus mūs. Mīlestībā Lauskums un dari jaunus mūs. Apžēlojies. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Skriesim pretī tev, grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, dari jaunu to, dari jaunu to. Vēlais Dievs, mēs gribam skriet Tev pretī Tev. Kungs, mēs gribam atstāt savus grēkus pie Tevis, Dievs.
Lai tu šķīsti mūsu sirds, Dievs, lai tu tīri mūsu sirds, kungs. Kungs, lai tu apžēlojies par mums. Dievs, mēs saucam uz Tevi, lai Tavs spēks vai tik nolaižos. Kungs, lai Tavu mīlestību pārklāj katru vienu no mums. Dievs, mēs saucam, ka mēs gribam skriet Tev pretī. Mēs skriesim Tev pretī. Skriesim pretī Tev, skriesim pretī Tev. Grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, darījām to, darījām. Skriesim pretī Tev, skriesim pretī Tev. Grēku atstājam, neatskatāmies. Zemi atjauno, darījām to, darījām to. Skriesim pretī. Skriesim pretī Tev, skriesim pretī Tev. Ko atstājām, neatskatām. Grēku atstājām, neatskatāmies. Zemi atjauno, darījām to, darījām to. Skriesim pretī Tev, skriesim pretī Tev. Grēku atstājām, neatskatāmies. Zemi atjauno, darījām to, darījām to. Skriesim pretī Tev, skriesim pretī Tev. Grēku atstājām, neatskatāmies. Slavēts ir Tava Kunga vārds, kas valdā mūžīgi, zemes un debes radītājs. Mans mīļais Tevs un Tēvs. Slavēts ir Tava Kunga vārds, kas valdā mūžīgi, zemes un debes radītājs. Mans mīļais debesu Tēvs. Mana sirds
kas valdā mūžīgi, zemes un debes radītājs, mans mīļais debesu Tēvs. Alleluja. Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās. Alleluja. Gods Dievam augstībā, lai mana sirds priecājās. Lai mana sirds priecājās, lai mana sirds priecājās. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik labs ir Dievs. Mans mīļais debesu Tēvs, paceļam savas balsis, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs. Lielais Dievs, tiešām mēs esam labs un, kungs, mēs Tevi slavējam par to, Dievs. Dievs, Tu esi liels Dievs un nav lielāk par Tevi nevienu. Tu esi visbrīnišķīgākais no visu. Ja Tu esi tik brīnišķīgs zvaigznes radījis mums, ja Tu esi tik brīnišķīgs dabu radījis mums apkārt, tad cik daudz neiedomājam brīnišķīgāks esi vēl Tu. Mēs saucam aleluju Tev, Dievs. Kungs, ar priecīgām sirdīm, Dievs, jo Tu mūs uzlabo. Kas esam mēs kā nieki, Dievs, ko Tu esi radījis. Kungs, mēs zinām, kā mazi bērni, viņi bieži vien kaut ko uzzīmē, nezinu, sataisu no Lego vai vienalga. Un cik bieži viņi beigās to atmet. Bet, Dievs, Tu esi mūs veidojis mūsu pašiem sīkumiem. Un Tu turpini mūs uzlabot, kungs. Ka Tu turpini skatīties un vērot mūs, sargāt mūs un vienkārši būt ar mums, Dievs. Kungs, Tu esi neiedomājami labs. Paldies Tev, Dievs, par to. Mēs varam slavēt Tev, Dievs, par Tavu labstību, kungs, par mums. Kungs, paldies Tev par to, cik labs. Par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels
ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu Tēvs, par to, cik labs ir Dievs, par to, cik liels ir Dievs, cik brīnišķīgs. Mans mīļais debesu. Halleluja! Sirds priecājās. Jā, šodien tiešām brīnišķīgs vakars. Mūsu Dievs tiešām liels un brīnišķīgs. Ne? Jā, man šī svētdiena tiešām ļoti uzrunāja. Jūs esat priecīgi šodien, vai jums ir priecīgs sirds? Jā. Jā? Parādiet savus smaidus. Prieks dzirdēt, ka tiešām priecīgs sirds. Ja Dievs dos, tad mums ir vēl priekšā kādi notikumi, par kuriem mēs jums gribētu pastāstīt. Jā, un svētdien, kā vienmēr, 11. ir dievkalpojums. Mēs esam uzsākuši tādu jaunu svētdienu sēriju, tā kā būs ļoti interesanti. Un noteikti nāciet ātrāk, jo pirms dievkalpojuma ir kafija. Tā kā šajā drēgnajā rudenī varēsiet sasildīties. Otrdienās, ja nekas nav mainījies, tad ir 7:30 meitiņu un vīru brokastis. Vairāk par meitiņu brokastīm interesēties pie Annas un par puišu brokastīm noteikti pie Toma. Un pirmdien ir arī lūkšanas stunda 6:00, kur es varu... Slavēt Dievu. Un otrdien ir metro atkal 7:00. Šķiet? Jā. Mums tur arī vēl kādi citi notikumi, un par vienu no notikumiem, jums taču patīk dziedāt, vai ne? Jā. Un par vienu no pasākumiem mums pastāstīs Jānis. Vakar visiem! Es tā klausos, te jau ļoti daudz dziedātāji ir. Un, tātad, ir kāds dzirdējis par pasākumu nosaukumu Kora darbnīca? Jā. Labi. Kāds zina, kurā datumā tas notiek? 13. Cikos sākās mēģinājums no rīta, kāds zina? Ļoti labi. Tad cikos vakarā koncerts, kāds arī zina? 7:00, ļoti labi. Kāds zināja, kas notiek pēc tā koncerta? Tusiņš, tieši tā. Es esmu te, lai jums nedaudz vairāk pastāstīju par to tusiņu. Ārprāts, vai ne? Tātad pēc koncerta būs pasākums, kurā visiem būs iespēja parādīt savu spēku un radošumu. Slavēšanu vadīs, kā par viņu izsakās viņas vīrs, skaistākās balss īpašnieks Latvijā, vai arī viņas vietniece, tad redzēsim. Par pasākumu vēl tā sāpīgā daļa.
Par notīm jāmaksā 5 lati, par toaletēm 5 lati, par ēšanu 5 lati, bet tas ir tikai vienreiz jāsmaksā, ieejot tur iekšā. Tajā ietilpst arī palikšana pa nakti, paņemam tikai matracīti līdzi, gulēsim tā kā siļķis tur. Un vakaru vadīs viena meitene, kuru jūs daudzi pazīstat, un viens džeks, 1,70 m garš, ko vairāk par viņu neteikšu. Un tāpēc ļoti liels aicinājums jums visiem ir pieteikties internetā tiem, kas būs, jo ir jāpasūta ēdiens, un jā, tātad ēdienreizes arī viss ietilpst tajos 5 latos, pēšana arī 5 lati, jā. Paldies! Paldies, Jāni. Tad neaizmirstam reģistrēties. Reģistrēties, ja nekļūdos, arī www.skoradarbnīca.lv. Tagad noteikti visi piereģistrējamies, jo es skatos, jo mums jau te viens skoras sanāk. Es izteikšu minējumu. Man liekas, ka tas džeks ir vārdā Jānis. Man arī tā likās īstenībā. Tāds baigais čujs, vai ne? Nu jā, bet tas vēl nav viss. Mēs visi zinām, ka laukā tiešām brīnišķīgs un skaists rudens. Un kas gan būtu rudens, ja mēs neaizbrauktu uz Siguldu, vai ne? Un tāpēc mēs vēlamies savākties visi kopā un 20. oktobrī ar riteņiem doties uz Siguldu. Tā kā mēģiniet jau uzkačāt savu sportisko formu, lai jūs tiekat visiem līdzi. Un 15. Tas jau ir mazliet par tālākiem datumiem, bet 15. decembrī, īstenībā tas nav nemaz tik tālu Ziemassvētku, jo mēs tā kā gribam organizēt braucienu pie ģimenēm Tukumā. Tur būs kāds īpašs ģimenes, kurām varbūt neklājas tik labi un forši kā mums, bet mēs gribētu viņiem uztaisīt kādu foršu Ziemassvētku pasākumu. Un ja kādam no jums ir kādas idejas, tad noteikti pastāstiet par tām mums, vai ne? Jā. Tā kā mēs aicinām jūs arī iesaistīties. Un novembrī būs arī GLS konference, un par to es jūs aicinu sīkāk pajautāt Tomam. Toms sēž šeit pie basa. Pamāju visiem Tomam, visi zin, ka tas Toms. Nu jā. Un tie, kas vēlās, tie var arī, ir tā kā organizēts arī gājiens pus McDonaldu. Pēc metro. Un nākamās dziesmas laikā jūs varat celt savus brīvprātīgos ziedojumus. Paldies! Paldies! Ceļamies jau lēnām visi kājās. Vēlas Dievs, paldies Tev, kungs, par šim finansēm. Dievs, paldies Tev par tiem cilvēkiem, kas var ar tām dalīties. Un, kungs, lūdzu, lai Tu viņus svētī bagātīgi, Dievs. Un arī tos, kur nevar, kungs, lai Tu svētī, kungs. Tā, lai mēs varam dot tālāk un dot priekš kaut kādu mērķi, Dievs, nevis tā vienkārši, bet ka Tu ieliec sirdī, ka mums vajag dot. Kungs, un paldies Tev par to, ka mēs varam priecāties, Dievs, un ka mūsu sirds var priecāties. Dievs ir labs, Viņš ir labs, mana sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, Viņš ir labs, naktī tumšākā Viņš man pretī nāk. Dievs ir labs.
ir labs, vienmēr labs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Ejot cauri ēnām baisām, kuru apkārt mums tiek. Nebaidies, viņš tevi sargās, esi viņa rokās drošs. Dieva prāts ir nemainīgs, viņš ar tevi vienmēr kopā būs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Grēkojam mēs, nedomājot, nolēma par mums viņš min. Sūtīt savu svēto garu, lai mēs varam liecināt. Dieva prāts ir nemainīgs, viņš ar tevi vienmēr kopā būs. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Lai kad nesaprotu es visus tavus plānus, Dievs, mana dzīve pieder tev, un mīlestībā skaidri redzu es. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, manā sirdī skan slavas dziesma tam. Dievs ir labs, viņš ir labs, naktī tumšākā, viņš man pretī nāk. Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, Dievs ir labs, viņš ir labs, vienmēr labs. Superīgi. Nu, lai jums mega superīgi brīnišķīgs vakars. Tie, kas mēs ejam ēst, šodien mēs ejam uz TGI Fridays. Bet tie, kas nevar samaksāt, mēs ejam uz McDonald's. Tā kā jūs varat izdomāt, kam jūs gribat nākt līdzi. Tiem, kas iet uz TGI Fridays, vai mums, kas ejam uz McDonald's. Labi.